Tad iedomājieties situāciju. Jums tuvinieks ir nonācis slimnīcā. Dievs pasargā intensīvajā palātā. Kas ir pirmās tās lietas, ko jūs mēģināt izdarīt tajā situācijā? Es tā no savas pieredzes. Pirmkārt, mēģināšu tam cilvēkam atrast laiku. Otrakārt, mēģināšu tam palīdzēt tam cilvēkam, kā ir iespējams. Vai nu atvest mantas, atvest pārtiku, atvest kaut kādu inventāru, varbūt morālo atbalstu vienkārši dot. Jebko, lai tas cilvēks pēc iespējas ātrāk atvesļotos un tiktu ārā no slimnīcas. Bet kā izrādās, mēs visi esam izlaiduši fundamentālu aspektu no atvesļošanās procesa. Un kā izrādās, tas aspekts ir filmēt visu atvesļošanās procesu, visu savas emocionālās traumas, un pēc tam postot to visu saturu Instagramā, lai visi varētu redzēt, kā šis process notiek. Un šodien es vēlētos parunāt par diviem satura veidotājiem, kuri ir Latvijā, tā teikt, popularizējuši žanru, kurš es pat nezināju, ka ir žanrs, un es nezināju, kas mums ir nepieciešams. Tādēļ šodien video par Amuna Davisu un Līvu Gobu. Un es to vēlētos definēt par slimnīcas kontentu, jo es īsti nezinu, vai šis ir tas saturs, kas šobrīd ir nepieciešams mums, bet balsoties skatījumiem cilvēkiem tas ļoti interesē, bet man pacēlās vairāk jautājumu šo saturu visu skatoties. Tādēļ izcirzāsim šo situāciju, uzdosim pāris jautājumus, un pats galvenais mēģināsim saprast, vai šis viss mums ir vispār nepieciešams. Tādēļ, kā parasti, paldies par uzmanību un ceru, ka video patiks. Pirms sākam šo video, ļoti svarīga lieta. Izsaku līdzjūtību visiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti šajā situācijās, it īpaši pacientiem. Pirmais cilvēks, ko mēs skatīsimies, tika notriekts uz ielas braucot uz skūteri. Otrs cilvēks, kur mēs apskatīsim, bija ar kājas infekciju, kura dēļ nācās kāju amputēt. Šitās situācijas nav vieglas, šitās situācijas nav patīkamas, un es pat varu iedomāties, kādiem pārdzīvojumiem šiem cilvēkiem man nācies iet cauri, lai šito visu tiktu galā. No labās ziņas, abi divi pacienti ir sveiki un veseli, un patreiz izstāsta, ka izveseļosies, par ko man prieks. Bet lūdzu nekomentēsim par šiem cilvēkiem komentāru sekcijā. Ja mēs rakam kaut kādu komentāru, tad lūdzu tikai un vienīgi par cilvēkiem, kuri izvēlējās veidot par šo saturu. Tādēļ. Numur viens cilvēks, kurš es gribētu teikt, ka aizsāka šito žanru, kas mazliet, ka šis izveidīsies par žanru, ir Amuna Davis. Amuna Davis ir tīri Latvijā atpazīstams drag queens, un kā mēs varam redzēt, perfume collectors, drag queens, multi-artists, matus taisa, vienvārds sakot, kreatīvs, mākslinieciska persona, kura izpauž sevi sociālā mediju vidē. Bet pirms kāda laiciņa, kā mēs varam redzēt, pēc šīs bildes 17. jūnijā, viņam ļoti tūs draugs Jānis, kā es saprotu, viņus sauc, tā skatāmies, Janīna pēc iesaukas, kā jau es teicu, iekļuva smagā avārijā, cilvēku notriec uz ielas, kā rezultātā radās neskaidrības situācija, un Amuna Davis izvēlējās ielikt šito pirmo postu, kur mēs apakšā varam redzēt ziedojums Jānim. Viņš ir pievienojis gan savu privāto Citadeles kontu, gan arī PayPal kontu. Pie šī mēs mazliet vēlāk atgriezīsimies, šo man ir pāris jautājumi, bet ir aicinājums Janīnai sakarā ar 15. jūnijā agrā rītā nelaimes gadījumu, kurā 7:00 no rīta Jānis tika notriekts ar mašīnu. Notriekts, nevis grib. Sorry. Vienmēr sakot, tīri smaga bilde, uz ko skatīties, nevar teikt, ka diži patīkami, bet situācija, kāda tas smagi ir. Atbalstīt draugu, meklēt ziedojumus, nav nekāda problēma, bet pēc tam sekoja vēl viens posts, kur, kā mēs varam redzēt, Jānis ir pievienots pie sistēmām, cilvēki viņu apskata, tiek vairākas bildes, kur cilvēki ir blakus un cenšas atbalstīt. Un es gribētu pieminēt vienu svarīgu lietu. Šajā brīdī Jānis ir mākslīgā komā. Jautājums par to, kurš īsti sarunāja, ka šo mēs varam postot? Ja Jānis ir komā, no kuras atbildīgās personas Dāvis dabūja atbildi, ka viņš drīkst šito visu postot? Vai no ģimenes, vai no kura cilvēka? Jo
Ja kāds ir komā, it īpaši tavs draugs, ir viena tāda lieta, kas ārstiem parasti ir, ka pacientus, ja kādi ir, nedrīkst filmēt, nedrīkst postot. No kā tika saņemta atļauja, ka šito drīkst postot? Jo nekur īsti nav pieminēts, vai tas no ģimenes, vai tas no radiem, vai no kā, jo vienkārši sāk postot, kamēr cilvēks ir komā, un viņš nav pats spējīgs dot atļauju kaut ko postot. Tie ir tāda morāla dilēma, vai to var darīt, vai to var ne. Ja ir nepieciešami ziedojumi, kā mēs iepriekš redzējām, ok, bet I don't know. Man kaut kāda nepatīkama sajūta, jo ja es, piemēram, gulētu komā un kāds pēc tam liek bildes man sociālajos mēdījos, lai parādītu, kā iet process priekš, man pēc jautājums, kādēļ tu tās bildes lietas? Es baigi negribētu to izdarīt, bet, varbūt kaut ko palaiz garām esmu. Bet, ja mēs skatāmies tālāk, 7. diena pēc negadījuma, vēl mēs sākam likt vēl rīlus par šito visu, 9. diena pēc negadījuma. Jānis tagad pamostās no komas, ka mēs jau 29. jūnijā esam, 23. un 24. diena, blā. Un mēs, principā, ja mēs pastamies rīlos, nonākam līdz momentam, ka 56. diena pēc negadījuma, kur jau, paldies Dievam, kā mēs redzam, Jānis spēja staigāt, Jānis ir pamodies, Jānis ir izstāsts, ka tie ir labā situācijā, ja mēs vēl patinām uz priekšu, 59. diena pēc negadījuma, Jānis tiek izrakstīts ārā no slimnīcas un spējas doties pa savu dzīvi, kas ir very forši. Vienīgā nianse šajā video, kā mēs varam redzēt, Jānis izvēlās pēc apraksta 16. augustā no 1 līdz 1:30 Ziedoņu dārzā satikties ar visiem atbalstītājiem. Ok, bet vai tas tiešām tas, ko cilvēkam vajadzētu pēc komas un tādas trakas avārijas? Vai tiešām nevajadzētu mazliet to cilvēku pasaudzēt un tā, ka viņš pilnībā ir atveseļoties, uztaisīt mītu un grītu? Kaut kā mēs nesteidzamies par priekšpasākumam. Vai tiešām tas bija tik agri nepieciešams no atbalstītāja kā atbalstītāja, bet, kaut kāda nepatīkama sajūta šo visu. Bet atgriežoties pie paša sākuma, atgriežoties pie pirmās bildes, kur mēs visu sākam, mēs varam redzēt, ka ir pievienots gan Parex accounts privātais Dāvis Ķimenis, atvainojiet. Tā sajūta, ka man disleksija ir, bet izrādās, ka nav. Un PayPals. Kur un cik tā nauda tika ieskaitīta, noziedota, un kur tā nauda ir aizgājusi. Jo, ja tev cilvēki saziedoja naudu, vajadzētu atskaitīties tiem cilvēkiem, kur tā nauda ir aizgājusi. Tādēļ viena lieta, ko es sagaidītu no Dāvis šajā situācijā, ir pilnu atskaiti par to, cik daudz nauda ienāca, kur tā nauda aizgāja, cik tā nauda ir pa maz vai pa daudz, un ja gadījumā tā ir pa daudz, kāds ir turpmākais plāns šai naudai. Jo saņemt ziedojums un kaut kur tā nauda aizpeld, Jānim palīdzēt, nebūtu īri korekti, ņemot vērā, ka cilvēki ļoti atbalstījuši to visu, tādēļ būtu pieklājīgi atskaitīties par to, kas noticis. Un faktiski, es cilvēciski saprotu, kādēļ šito varētu postot, šito pirmo bildi es varu saprast, jo šo stāvoklis centies cilvēkam palīdzēt. Izmaksas var būt neskaidrs un daudzas, jo it īpaši, cik es saprotu, viņš bija Gaļazarā. Ja tev nav apdrošināšana, tad dienā, ja nemaldos, slimnīcā ir 10 eiro dienā, viņš tur bija 59 dienas, nozīmē, ka rēķins bija aptuveni vismaz 600 eiro. Tā nav maza nauda, saprotu, kādēļ vajag ziedojums. Bet tas nemaina faktu, ka tas daudzums un intensitāte postiem, kā tiek uzmanība tam visam pievērsta, un es vēlos arī pievērst, jo pastamies, ir 5 dažādi highlight rīli storijos no tā, kas viss noticis. Ja mēs atveram Janīnas pirmo, kamēr man ielādēsies, protams, tas daudzums ar storijiem, kuri ir salikti. Mēs paši varam redzēt augšā, tur ir tā, ka tur taču izskaitīt nevar. Pirmajā daļā pilns, otrajā daļā pilns un trešajā daļā arī viss pilns, ceturtajā daļā arī viss pilns. Tas satura daudzums sāk mazliet pavērsties no tā, ka vai runa par to, par Jāņa labklājība, vai mēs cenšamies palīdzēt viņam, vai mēs šito dokumentējam kādam citam iemeslam. Jo, ja mēs pastamies uz skatījumiem, būsim pavisam reāli. Ja mēs patinām uz pirms tam, pa smaržām, 60,000 skatījumu, 40,000 par kaut kādu tartu, 100 štukas par ziepēm, kas bija tīri interesants saturs, bet ja mēs pēc tam pastamies,
7. diena 200,000 skatījumu, 200,000 skatījumu, 160, 150, 300,000, 200. Engagements ir liels, skatījumi ir lieli. Es ceru, ka tas nav skatījumu dēļ, bet tas nemaina faktu, ka tu šito liec savā privātajā profilā, no kuru tu pēc tam vari parādīt jebkāda veida mārketinga aģentūrai vai, nezinu, klientiem, sadarbības partneriem, ka paskaties, kāds man engagements. Būsim pavisam atklāti. Bet lielākā daļa cilvēku šo saturu atbalstīja, fanoja līdzi. Man iekšēji nebija īsti skaidrs, kur es stāvu, jo es ceru, ka cilvēkam paliks labāk, bet manisīgi es redzu mazliet par daudz. Bet ir viens cits satura veidotājs, meitenīte, kura izvēlējās uztaisīt tādu video, kuru, kad man čoms viņu parādīja, es vienkārši sēdēju ar muti vaļā, īsti nesaprastams, vai tas ir sarkastiski vai nav. Otrais satura veidotājs ir Līva Goba, un izlasīsim viņas bio. Esmu šeit, lai tevi iedvesmotu. Cik cēla. Īpašniece Livivi Cosmetics, strādā pa permanent, es saprotu, skrops, ja nemaldos, un sieviņa izcila vīram Dāvidam Gobam. Viņai 23 gadi, un, ja mēs paskatāmies uz feedu, es varu likt roku uz sirds un teikt, ka šitas nav tas aktors, kurā es ikdienā esmu iesaistīts, nav tas, ka man diži patīk, nav tas, kas saista, bet ja mēs paskatāmies, viss ir ar lieliem smaidiem, viss ir cik pozitīvi, cik draudzīgi, cik atstrādāti, un ja jūs jebko zinat par šādu smaidu, šādu tukšo acu skatienu, if you know, bet ja nē, ļoti draudzīgs, pozitīvs, un kā viņa pati saka, iedvesmojošs saturs. Atskaitot vienu video. Ja mēs tagad paskatāmies viņas reels, mēs varam redzēt, ka skatījumi ir 30, 50 tūkstoši, 60 tūkstoši, tajā pašā diapazonā. Bet, kā mēs redzam, ir viens reels ar 310 tūkstoši skatījumiem. Un šis skatījums ir par to, ka Līva apciemoja savu tēvu slimnīcā pēc kājas amputācijas. Pirmo reizi, kad man šo video atskaņoja līdz galam, es biju ar muti vaļā, man īsti nebija ko teikt. Tādēļ šodien iziesim šai pieredzē abi divi kopā un paklausīsimies, vai šis video ir par, kā lai es to korekti pasaku, atbalstīt savus tuvos cilvēkus vai par pilnīgi kaut ko citu. Pirmajā teikumā jūs visā kāds sapratīsiet, kas notiek. Manam tētim 3 dienas atpakaļ noņēma kāju. Tagad eju ciemos un gribu redzēt, kāda būs mana reakcija. Tātad, manam tētim pirms 3 dienām noņēma kāju. Pirms 72 stundām. Šis vīrietis vēl aizvien ir slimnīcā, un viņa izdomāja, ka nahuj gaidīt, kamēr nabaga izvilks ārā no slimnīcas, kamēr viņiem paliks labāk, kamēr situācija stabilizēsies, viņa aizies nofilmēt saturu par to, kā viņas tēvam ir pēc operācijas. Bet balstoties uz pirmo teikumu, ja mēs ieklausāmies valodā, runa nav par to, kā iet viņas tēvam, bet kāda būs viņas reakcija par to, kā viņas tēvs izskatās bez kājas. Šim vīrietim kāju amputē un to ir taisīts saturu slimnīcā par to, kāda būs tava reakcija. Vai tiešām tas ir tas, ko tavs tēvs šobrīd vēlētos? Bet varbūt es steidzu situāciju pa priekšu. Pastīsimies video tālāk un varbūt es pārreaģēju. Čau! Viņa smaids ir, kā viņai puisis geļika būtu uzdāvinājis. Es nezinu, viņai ir nulle emocionālas reakcijas. Tur ir, wow, rozā geļiks, es varēšu konkrēti Tindriksoni. Tur nav skats, ka tur būtu kaut kāda nekomforta situācija. Es personīgi neesmu bijis situācijā, kur man nākas redzēt cilvēku tieši pēc operācijas, ka viņam kāju amputē. Bet no personīgas pieredzes man ģimenē ir rats, kuram ir arī tāda pati, ja nemaldos, kāju infekcijas bijusi, vai līdzīga plus mīnus, kuram ir abas kājas līdz ceļiem amputēts.
esmu šo cilvēku runājis par to, kāda viņa ikdiena ir, kāds ir sadzīvots to visu un kopsumā. Un tīri no fizioloģiskas lietas viņam konstanta temperatūra lielāka, tāpēc, ka mazāk asins cirkulācija, tādēļ konstanta temperatūra ķermeņa lielāka ir, viņš vienmēr svīst, viņam konstanti jākustās ratiņkrēslā, bet tīri no psiholoģiskas lietas. Cilvēki viņu neuztver kā cilvēku. Vecie draugi, kas viņam pilsētā bijuši, viņi neskatās, viņi neatzīst viņu par cilvēku. Viņš ir smagā situācijā. Es pārāk daudz detaļās neiešu, tā ir privāta saruna, kas mums bija. Bet tā ir ļoti, ļoti smaga lieta, tīpaši emocionāli. Un to neņemt vērā un iet istabā, it kā tev kāds būtu kaut ko uzdāvinājis. Tā nav īsti korektā reakcija. Kaut kādā veidā pat Tamuna Dāvis mazliet cilvēcīgāk pieeja pie šitās lietas. Vai, kāpēc šitā jāuzvedās? Kādas bija sajūtas, kad tu pirmo reizi ieraudzīji, ka tev nav viena kāja? Dīvaini, bet tā kā es biju gatavojies, tad es tā pieņemu, ka tā tas ir. Es nezinu kādēļ. Pirmkārt, prieks, ka tēvs ir sveiks, vesels, dzīvs un īstenībā cepura nost viņa. Viņš izskatās kaut cik dzīves priecīgs vēl. Afigēna, lai viņam izdodās viss, kas lai viņam dzīvē, fantastiski, bet Līva, kāpēc tu blends kamerā un smaidi it kā ierodas būt aiz viņas? Tā kā, vai tev ir empātija pret šo cilvēku? Viņš ir tavs tēvs, es nezinu, vai es spētu būt tik priecīgs pēc tādas situācijas. Un šis nāk no cilvēka, kurš nerunā savu ģimeni. Un pat tād es nezinu, es būtu diži apmienās šajā situācijā. Man ir nekomfortabla sajūta, ir tāda, ka visas emocijas ir atņemts šitā video. Un pat nerunājot to faktu, vai tu vispār interesē, kā viņam iet, jo tāds ir, ka galvenais ir, kad ir kamerā pasīties un pasmaidīt. Vai tev tagad sāp? Nē, nesāp. Kaut gan tā kāja man visu laiku rādās, ka viņi ir. Cepar nos, Džekam vēl humora izjūt ir. Pēc sajūtām liekas, ka tev ir kāja, ja? Jā. Un brīžiem pat tā kā iekasās vai paniez. Tad jau haidī man taču nav. Izskatās ļoti interesanti. Vai tev bija žēl, ka tā notika? Žēl kopumā, ka tā notiek. Nē, zini kā, varēja mierīgi atdot amputēt. Zini, ka otru davai pie reizes simetriskāk, lai būtu. Kas tas pa jautājumu? Kas tā pa interviju stilu? Kāpēc tu konstanti skaties tajā kamerā? Tu aizbrauci intervēt cilvēku, tev ir komunikācija starp vienu un otru cilvēku. Nav runa tā, ka, bet tu cik, ka tu runā ar kameru. Iedomājies, cilvēks te būtu tās, jā, tieši tā. Runā ar to cilvēku. Un viņš jau piedāvā tavs tēvs ir. Bet konkrēti ar mani tā nebija, jo es esmu gadu mocījās ar kādu neārstējumu infekciju kājā. Un brīžiem bija diezgan tuvu tam, ka tev jāiet projām uz citu pasauli. Tā kā... Šī ir tā reakcija, vai tu neko dabiskāku nespēji, vai šī ir reakcija uz to faktu, ka tavs tēvs gadu cīnījās ar kājas infekciju, kā rezultātā viņam vajadzēja amputēt kāju. Vai es esmu prātu zaudējis, vai es tiešām vienīgais domāju, ka šitas baigi nav ok? Tas ir tīri loģiski un dabiski, un es tā mierīgi to uztveru, man pat smiekli nāk. Smiekli varbūt mazliet tādēļ, ka traumatiska pieredze, negribu spekulēt, bet vēlreiz saku, cepuri no šitam Džekam, ka viņš spēj būt tik pozitīvs. Es varu 100% teikt, ka es tāds nebūtu, bet cepuri nos par dzīves prieku. Es novēlu visiem tādu dzīves prieku bez šīm trakām situācijām. Patiesībā, ņemot vērā, cik ļoti šis video ir slikts, man priekš šis iznāca, jo šis ir patiesībā Džeks liels piemērs, kā var dzīvot pēc šī tik trakām situācijām. Tagad staigāšu ar vienu zeķi un kurpi. Ekonomi. Jā, tētim bija infekcija kājā, tāpēc labāk nogriezt kāju un atvadīties no infekcijas. Mēs vēl ceram, ka šī infekcija nav citur ķermenī, to mēs uzzināsim vēlāk, bet es tevi apsveicu, tev ir viena kāja. Paldies. Nogriezt viena kāja, apsveic, ka tev nogriezt viena kāja. Bet tu kā Armands no Super Bingo, apsveicam, vienu kāju nogrieza. Tu nopietni! Nopietni! Tā ir tā reakcija. Apsveic ar vienu kāju.
piedodiet, ka varbūt es nevaru izdomāt šobrīd labākus vārdus, ko izmantot, bet es vēl aizvien, trešā reize to video skatos, es vēl aizvien šokā esmu par to, cik viņa nonšalant par šo visu situāciju ir. Oi, man tētim kāju nogrieza, viņam infekcija bija iekšā, es arī pazies, kāda man reakcija bija. Kāju nogrieza, kam gadās, upsī! Vai tiešām tā ir tā reakcija, ka tavam tuvam cilvēkam viņš ganīs pie dieviem aizgāja kāja amputēm, es sakiet, hi. Un sākumā likās, ka es vienīgais varbūt esmu. Bet izrādās, ka nē. Jo, paskatīsimies tagad komentārus. Un ja mēs atveram komentārus, sākumā likās, kuru es te vienīgais būšu, kas pilnīgi aizpildējis no visas, bet nē. Meitnē galvu jārastē ASAP, šoks tiešām šoks, kā var taisīt šovu no kaut kāda šāda, laikam dzīvē Instagramā pilnīgi sagrūzījis izpratni par to, kas ir īsts atbalsts un empātija. Šis ir iemesls, kādēļ es ieliku Amuna Dāvis kā pirmo piemēru, jo tur, ja tu pasties pats cauri visiem tiem storijiem, kuri ir bijuši, tur var just empātiju, tur redzēt cilvēku emocijas, traumu, paniku, to visu. Tādēļ es pārāk traki negribēju neko komentēt par Amuna Dāvis, jo patiesībā sakot, traka pieredze, viņš pat tiešām izskatījās cilvēcīgs tajā situācijā, tādēļ, kā ir, tā ir, bet šeit man bija tāda sajūta, ka es Mr. Beastu gan rīz vai skatītos, Šis gan ir viens muļķīgs klips, tēdz bez kājas, bet tā meitene izstās bez smadzenēm, Meitene piedod, bet tu esi stulba, es savu tēti 4 gadus atpakaļ pazaudēju mēnešu laikā, noņēmu abas kājas. Konkrēts piemērs, ka es laikam neesmu vienīgais, un arī izskatās, ka cilvēki, kuri gājuši tam cauri, arī baigi nepiekrīst šim saturam. Ko es tikko nostījos, vēl stulbāk sižetu grūti uztaisīt, es atvainojos, bet nedod Dievs tādu meitu, nafig, cik priecīga. Perfekt, es tev saku, tā kā mašīna būtu uzvarējis gandrīz vai. Un es nesaprotu, vai jebkas ir svēts palicis. Vai jebkas ir kaut kas tāds, ar ko mēs sociālos mēdījos īsti nedalīsimies. Jo viena nianse par Līvu, viņa, cik es saprotu, ir tīri reliģisks cilvēks. Vai nav kā reliģiskam cilvēkam nepaceļās nevienā brīdī jautājums, vai šitas ir ētiski likt iekšā kā satura? Daudz, ko mēs varam likt iekšā, ir pārdzīvojumi, ir emocijas, ir situācijas dzīvē. Es kaut vai no savas pieredzes varu teikt par to saturu, kur es esmu veidojis, kas ir bijis personīgāks. Ir reiz, ka es esmu padalījies par daudz, padalījies ar pieredzēm par daudz, kuras cilvēkiem nevajadzēja zināt. Bet tās nāk ārā, tādēļ, ka man to kaut kā vajadzēja dabūt ārā, un tas bija tajā brīdī labākais veids, kā es to varu dabūt ārā. Un B, ar cerību, ka tas varētu kādam citam noderēt. Tādēļ, jā, tas ir gadījies, ka to padalos, bet tas ir no autentiskas, no sirds vietas, kur es ceru, ka tas varbūt kādam citam noderēs. Un lai tam cilvēkam nevajadzētu iet tām pašām pieredzēm cauri, kuras man bija. Šeit man ir tāda sajūta, ka šis ir tīri satura dēļ, jo mēs paši redzējām salīdzinājumu, cik skatījumi bija pirms tam, cik skatījumi šajam video bija. 10 reizes vairāk. Viņi nav atbildējusi uz vienu komentāru, nevienu nav nolaikojusi, bet tāpat video ir iekšā, un es neticu, ka viņa nezina, ka šis saturs nav ok. Es neticu, jo ir tāda sajūta, ka jau mēs praktiski jebko varam uztaisīt par saturu. Jebkas būs par sižetu, jebkas būs par kaut ko, kurā brīdī novilks robežu pateiks, ka nē, šito varbūt nevajag postot. Ir cilvēks, kurš guļ komā, kurš nespēj atbildēt ne par ko, un mēs liekam par to saturu sociālajos mēdījos. Ir cilvēks, kuram kāja ir amputēta, kurš nav spējis no slimnīcas iziet ārā, un mēs taisam reaction video par to, kā izstās, ka man sencītim kāja amputēta. Kāda būs mana reakcija? Nopietni, jums nav pa ko citu saturu uztaisīt. Tiešām tas ir pie kā vajag iet, kādēļ tur vajag iet. Paturam to mierā. Varbūt pēc tam, ka kaut viņš iznāk ārā no slimības, viņš patiešām jūs labāk, varbūt tas tēvs mēģināt to meitu atbalstīt un pacensties un savācās, bet, kādēļ to vajag postot? Vai mazliet padomājam divreiz, ko mēs liekam iekšā, kādu saturu liekam. Šitas nav tas labākais, ko mums vajadzētu postot. Ja es būtu ievietojis šo visu saturu, kas man bijis, Amuna Dāvis vietā, es vēl varu saprast, kādēļ tas viss saturs tur ir. Man mazliet jautājumi paceļās par dažiem no tiem story rīlēm, kuras sasajot, jo tur sāk pieminēt par
skatījumiem un uzmanību, un ķipa, cik daudz uzmanību pievērš, bet nē, tas ir cik daudz cilvēki cer, ka paliks labāk. Ar to es īsti neatbalstu, bet tu saturs, kas bija, to atbalstu, ok, es varu saprast, bet Līvas Gobas gadījumā, ja gadījumā tu šito skaties, un man ir tīri liela nojas, ka šito skaties, lūdzu, izdzēs to video. Tas video ir pretīgs. Tu izskaties drausmīgi tajā video, tu sev pasniedz drausmīgi. Un es nesaprotu, kā nevienā brīdī visā tavā ģimenē neviens nav nočikojis tevi un nepateicis, ka šitas video nav tas labākais, ko vajadzētu postot. Es uz pakaļas mazliet esmu. Un noslēdzot šo video, šis ir vairāk punkts satura veidotājiem, nevis skatītājiem. Es pēdējā laikā ļoti daudz pievēršu uzmanību tam, kas notiek YouTube vidē, Amerikas vairāk, kur cilvēki tiek ekspozot par dažādām lietām, vai no raksta mazgadīgie, vai no kaut kādu uzbrukumu, vai no pretīgi, bet īpaši šobrīd man interesē Mr. Beast situācija. Jo, ja jūs varbūt nezināt, viņš šobrīd tiek ekspozos par to, ka viņš vilto video, vilto loterijas, ir sadarbojies ar cilvēkiem, kuri ir uzmākušies mazgadīgiem, jāda. Un viņš vienmēr ir taisījis fasādi, cik viņš ir smaidīgs, draudzīgs, patīkams, atbalstošs, un viņš ir labākais, un viņš ziedo naudu, un cik viņš ir draudzīgs, un uci, blablabla. Tā visa fasūte brūk. Visa fasāde brūk, jo cilvēki vairs tam netic. Es uzskatu, ka mēs šobrīd esam fundamentālā pārmaiņas momentā sociālo mediju vidē. Jo viena lieta, ko es gribu pateikt, ir īpaši tādiem satura veidotājiem kā Līva Goba, neuztveriet savu auditoriju par stulbiem. Viņi nav lēni, viņi uzcer, un viņi saprot, kurā brīdī viņiem tiek melots, kad viņi tiek izmantoti un viņiem mēģina kaut ko nopārdot. Tas, ka lielākā daļa no cilvēkiem, kas jums raksta, ir draudzīgi, smaidīgi, patīkami, nenozīmē, ka lielākā daļa, kas klusē, nav ar savu viedokli. Un jums vajag vienreiz kāju izpērt mazliet tur, kur nevajag. Un viņi parūpēsies par to, ka jūs zināsiet, ka jūs esat absolūti ārpus jebkādiem rāmjiem izšaušies. Un es uzskatu, ka šis tikai turpināsies un pastiprināsies. Un vienīgais veids, kā no šitā izvairīties, ir būt ar viedokli un būt autentiskam pēc savu auditoriju. Tas var prasīt upurus. Tu varbūt nebūs tik patīkams, nezinu, tur sociālajos mēdījos vai reklāmām vai advertisementiem vai jebkā. Bet cilvēki mūsdienās sagaida viedokli. Tādēļ es personīgi neuzsaucu par savu platformu, jo es lielāko daļu no laika runāju tikai un vienīgi par savu viedokli. Un ir reizēm, kad cilvēki absolūti man nepiekrīt un uzskata, ka es galīgs dauns esmu, bet tas nemaina faktu, ka cilvēki zina, kur es stāvu. Un tādēļ man nav jāuztraucās par reizēm, kad es varbūt izšaušu kaut ko pa tālu, man kāds kaut ko nepateiks. Un es zinu, ka mana auditorija būs autentiska, un es cilvēkiem varēšu uzsēties, ka viņi tajā brīdī, ka būs labi, viņi pateiks, ka ir labi, un tajā brīdī, ka būs slikti, tad arī būs slikti. Bet es nezinu, kā šie satura veidotāji, kuri tēlo absolūtos eņģelīšus draudzīgi kaut ko smaidi visu laiku, jūsu dienas ir skaitīts. Cilvēki jūs dzīvus apēdīs. Tādēļ, ka cilvēkiem ir apnicis, ka viņus uzskata par stulbiem. Cilvēkiem ir apnicis, ka domā, ka es iepostošu video par to, kā mans tēvs slimnīcā ir, un viņi domās, ka tas ir tikai man tēva, bet nē, kāda būs mana reakcija? Nē, tās dienas ir beigušās, nevajag vairs tēlot, cilvēki atkodīs jums, un vajag sākt būt autentiskiem un patiesiem pret savu auditoriju. Lai jūs visu zaudēsiet, pie kā jūs esat strādājuši. Tādēļ, ja jums šis video likās interesants, spiežot like, spiežot dislike, spiežot abonēt, spiežot zvaniņu. Ja jums ir viedokļi par šo situāciju, varbūt nošauju greizi vai man ir taisnība, liekam komentāros. Ja jums ir varbūt citas video idejas, kuras jūs gribētu, lai es apskatu, droši liekat komentāros. Un kā vienmēr, paldies mūsdību, līdz nākamajam video.